1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Jaunākā izlūka informācija liecina, ka stratēģisko mācību Zapad 2025 laikā pirmo reizi Baltkrievijas bruņotie spēki imitēs taktisko kodoltriecienu īstenošanu, izmantojot gaisa un sauszemes līdzekļus. Tas notikšot ciešā operatīva taktiskā sadarbībā ar Krievijas bruņotajiem spēkiem. Mērķis ir pievērst rietumu uzmanību tieši Baltkrievu spējai pastāvīgi īstenot arī taktiskos kodoltriecienus. Krievija pēc sākotnējā neveiksmīgā pilna mēroga uzbrukuma Ukrainai 2022. gadā nākamā gada martā paziņoja, ka izvietos Baltkrievijā kodolieročus. 2023. gada jūnijā Putins paziņoja, ka pirmie taktiskie kodolieroči jau atrodas Baltkrievijas teritorijā. Līdz vasaras beigām bija paredzēts piegādāt visu ieplānoto arsenālu. Paralēli tam notika Baltkrievijas bruņoto spēku personāla apmācība darbā ar kodolieročiem. Cik lielā mērā Krievija devusi piekļuvi Baltkrievijas militāru personām kodolieročiem, mēs nezinām, taču propaganda rada iespēju, ka Baltkrievi arī paši var operēt ar kodolieročiem. 2024. gada sākumā Baltkrievijas diktators Lukašenko paziņoja, ka Baltkrievijas bruņotie spēki saņēmuši arī operatīvi taktiskos raķešu kompleksus Iskander no Krievijas. В целях оснащения белорусской части региональной группировки войск российская сторона поставила нам оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» с необходимым запасом raķetu. 2024. gada maijā Baltkrievijas oficiālajie informācijas kanāli ziņoja, ka Lukašenko pavēlējis valsts bruņotajiem spēkiem veikt taktisko kodolieroču nesēju pārbaudi. Pārbaudes ietvaros tika veiktas darbības ar triecienlidmašīnu Su-25 un operatīvu taktisko raķešu kompleksu Iskander apkalpēm. Tādējādi publiski tika demonstrēta nosacītā Baltkrievijas bruņoto spēku gatavība veikt taktiskos kodoltriecienus. Pēc Putina rīkojuma par kodolieroču nodošanu Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem ārvalstu analītiķi secināja, ka tas izmaiņas stratēģiskajā līdzsvarā neieviesīs, jo Krievija jau tāpat pie ārējām rietumu robežām ir izvietojusi kodolieročus. Tomēr situācija ir savādāka. Formāli Baltkrievija joprojām ir suverēna valsts. Teorētiski tās valdība pašlaik var pieņemt lēmumu par kodolieroču pielietošanu. Kā jau rakstījām iepriekš, tad Zapad 2025 scenāriju paredzēs vingrinājumus un štābu darbu tā dēvētā Suvalku koridoru izveidē no Baltkrievijas uz Kaļiņingradas apgabalu caur Lietuvu. Likumsakarīgi, ka potenciāli šādas agresijas upuri darīs visu iespējamo, lai demonstrētu gatavību pretdarbībai. Veiks demonstratīvas militāras darbības, sevišķi Zapad 2025 aktīvās fāzes laikā. Atcerēsimies, kādu lomu Baltkrievijas diktators spēlēja 2022. gadā, kad Krievijas karaspēks no Baltkrievijas teritorijas iebruka Ukrainā. Lukašenko tikās ar Putinu un demonstratīvi runāja un rādīja kartēs virzienus, pa kuriem Ukrainas spēki gatavojušies iebrukt Baltkrievijā. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Tādējādi mēģinot attaisnot savu rīcību, atļaujot Krievijas karaspēkam izmantot savas valsts teritoriju un no otras puses izmēģināt upura lomu, kas gatavs veikt preventīvu agresiju, lai pats nekļūtu par upuri. Loma ir izmēģināta. To var nospēlēt atkārtot, tikai šoreiz ne pret Ukrainu, bet pret Lietuvu, Latviju un Poliju. Kā tas var izskatīties dabā? Sekojoši. Lukašenko demonstrē kartes un stāsta par NATO spēku koncentrāciju ar mērķi uzbrukt Baltkrievijai. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Propagandas kanāli to plaši retranslē. Lukašenko draud ar kodoltriecienu, kas, protams, mudina potenciālos upurus vēl vairāk veikt preventīvas darbības un demonstrēt spēku. Krievija tikmēr gatavo grupējumu sauszemes operācijai triecieniem uz Kaļiņingradas apgabalu. Lukašenko dod pavēli veikt taktisko kodoltriecienu pa Lietuvas teritoriju. Tas dezorganizē aizsardzību un rada humanitāro katastrofu. Ja NATO veic atbildes kodoltriecienu, tad tas būs pa Baltkrievijas teritoriju, no kurienes šī agresija nākusi. Visticamāk jau pa kodolieroču izmantotāju bāzēšanās vietām. Tikmēr Krievijas spēki, kas sagatavojušies atbildes kodoltrieciena nodarītajam efektam un joprojām saglabā kaujaspējas, kopā ar Baltkrievijas gatavībā esošajiem formējumiem veic sauszemes iebrukumu Lietuvas teritorijā un virzās uz Kaļiņingradas anklāvu. Pretestības potenciāls pēc kodoltrieciena būs iedragāts un visticamāk nespēs aizkavēt agresoru. Vienlaicīgi Kremlis, kā Baltkrievijas sabiedrotais,
izsludina stratēģisku palīdzību Baltkrievijai un paziņo, ka gatavs veikt stratēģisku kodoltriecienu pa NATO dalībvalstīm, ja agresija pret Baltkrieviju tiks turpināta. Savukārt Suvalku koridoru izveide nepieciešama kā preventīva darbība agresijas perēkļa iznīcināšanā. Tālākās darbības Baltijas valstu pakļaušanā jau būs tīri tehniskas, kur iespējami vairāki varianti, jo sauszemes koridors ar rietumiem būs slēgts. Par šāda scenārija izskatīšanas iespējamību liecina tas, ka lēmums par taktisko kodolieroču nodošanu Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem tapa pieņemts tad, kad bija skaidrs, ka ieplānotais zibens karš ar ierobežotu spēku potenciālu pret Ukrainu nenostrādāja. Līdz ar to ar tāda pat scenārija īstenošanu pret NATO dalību valstīm var iznākt tāpat. Tādēļ jāgatavo citi scenāriji. Putinam nav morālas aizturas dot pavēli pielietot kodolieročus, kā arī problēma akceptēt lielus civiliedzīvotāju upurus, kā to pierāda viss viņa valdīšanas periods. Par to, kāds ir iespējamais hibrīdkara operācijas sākums uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, mēs izstāstīsim video otrajā daļā. Mācības Zapad 2025 ir sākušās un aicinām tām uzmanīgi sekot līdzi.